Labdien visiem, kuri skatās šobrīd šo video. Mīļi sveicieni no Londonas. Šodien pastāstīšu par jaunu iespēju, kuru ir atnesis 2016. gads. Tūlīt savienošu ekrānu un parādīšu, ko tad īsti es šodien gribu jums izstāstīt. Tā, vienu mazu momentiņu. Kur tam mums tagad ir? 1 sekundīti. Tas ir ātri jāizdara, jo man ir kaut kur aizvēries kaut kas ciet. Ok. 1 sekundi. Tūliņ. Tā. Un tūlīt atvērsim, taisīsim. Ok. Tā. Kārtībā. Pirmām kārtām novēlu visiem veselīgu, laimīgu un naudīgu jauno 2016. gadu. Nesen Facebookā lasīju kādu horoskopu, kurā bija teikts, ka 2016. gads būs labvēlīgs pilnīgi visām horoskopas zīmēm, un melnā līnija ir beigusies visās jomās. Tā nu es noteikti palikšu pie šīs pozitīvās noskaņas visu šo gadu, arī lai nu kā tas mērkaķis mērkaķosies. Mazliet gribu pastāstīt pat par sevi un kāpēc tad tieši esmu izvēlējusies dotā momentā izstāstīt jums par šo interesanto iespēju. Teicu jau, mani sauc Sarma, un runa būs par šo kompāniju, par kompāniju Infinii. Ja? Mazliet sīkāk pastāstīšu, kā tad es līdz šim nonācu. Tā nu ir sanācis, ka mana dzīve man ir atvedusi uz Londonu, uz šo skaisto, bet dārgo pilsētu. Tādēļ ļoti nopietni jau 3 gadus iepazīstos ar dažādām iespējām, kā pelnīt internetā. Man galvenie kritēriji ir kompānijai ir jābūt legālai un taustāmai arī uz zemes, nevis tikai skaistam daudzsološam back-officeam online. Nekādu produktu pirkšanu katru mēnesi, nekādu mistisku sapņu zīmēšanu 20 reizes dienā, bet mēneša beigās algā knapi 200 vai 300 dolāri, kuri pat nenosedz pirkumu. Jābūt izvēlei strādāt tikai pašam vai arī veidot komandu un papildus strādāt pašai. Jā, es tādu kompāniju atradu pirms 2 gadiem, bet bija viens neliels bet. Šī kompānija strādāja Amerikā, Kanādā un Anglijā. Jūs jautāsiet, un kur tad problēma, jūs taču esat Londonā? Jā, esmu gan, bet pirms 2 gadiem, kad atradu šo kompāniju, manas angļu valodas kontaktēšanās spējas un saprašanas spējas bija ļoti nabadzīgas. Tā nu nolēmu, ka gaidīšu kādu informāciju, kas būs man saprotamā valodā. Visu šo laiku apguvu pašmācības ceļā, kā tad vispār cilvēks strādā internetā, kā tas notiek. Ziniet, tas patiesībā ir ļoti interesanti, jo nav nekur jābrauc dienā pa 500,000 kilometriem, jāzīmē uz papīra bumbiņas, jābrauc uz Rīgu pēc preces un tad jāizvadā pa pusi Latviju. Un mēneša beigās 2 naktis jāvelka kopā gali, ko esi pazaudējis tādā neprāta skrējienā un stresā. Bet arī tas bija ļoti vērtīgs, tā bija ļoti vērtīga pieredze un patīkams darbs, un man patiešām bija kolosāla komanda. Tagad tas notiek viss ļoti vienkārši. Jāieiet Skype'ā, jāsazvan cilvēkus, kuri ir atstājuši informāciju, ka grib uzzināt vairāk par šo projektu. Braucot autobusā, jānoklausās visi jaunumi, kas ielikti YouTube. Protams, jāstrādā ar saviem pirmajiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama mana palīdzība. Un būtu vēlams neaizmirst vismaz vienam cilvēkam katru dienu izstāstīt par šo vienreizējo iespēju. Šodien ļoti īsi gribu pastāstīt, kas tad īsti ir šī kompānija un ko viņa var dot mums visiem, kuri pieņems lēmumu strādāt šī jaunajā biznesa platformā.
Tātad par pašu kompāniju. Mēģināšu tā ļoti īsi jums pateikt pāris vārdos, kaut gan par šo kompāniju var runāt ļoti, ļoti ilgi. Kas tad ir kompānija Infinii? Es jau minēju, ka es gaidīju šo startu 2 gadus. Tad, kad es iepazinos ar šo kompāniju, viņas nosaukums bija DS Domination un strādāja tikai USA, Kanāda, Anglija. Un vispār nestrādāja nevienā Eiropas valstī, kur nu vēl Krievijā un citās SNG valstīs. Kāpēc man tik ļoti patika tieši šī kompānija un šis projekts? Pirmkārt, viņa ir legāla. Viņi strādā ar pilnīgi unikālu produktu. To pat nevarētu nosaukt par produktu. Tas ir pakalpojums, ar kura palīdzību, kā tas bija DS Domination laikā, cilvēki varēja meklēt pašus lētākos produktus tādā tirdzniecības platformā kā Amazon un pārdot eBayā. Cilvēki manos gados noteikti atcerās, ka kādreiz senos laikos to sauc par spekulāciju, bet laiki mainās, un tagad šī sistēma ļauj cilvēkiem pelnīt legālu naudu. DS Domination sistēma deva iespēju tādā veidā nopelnīt preču pārdošanas starpību un arī atlīdzību par struktūras veidošanu. Patiešām labi nopelnīt, nevis tikai klikšķināt ar pēli par reklāmām un dienā saklikšķināt līdz $20 labākajā gadījumā. Kompānija pati šajos 2 gados, kā DS Dominations, ir nopelnījusi $2 miljardus, un jūs redzat šeit apakšā otru ciparu, 380,000 ir izmaksājusi saviem partneriem. Nu, piekritīsiet man, tas ir tiešām iespaidīgs skaitlis, $380,000. Tas ir skaisti, ļoti jauki. Dotā momentā DS Dominations atver jaunu platformu Infinii. Un ko tad Infinii piedāvā mums kā lietotājiem, kā parastiem cilvēkiem, kuriem interesē papildus peļņas iespējas vai izveidot savu biznesu internetā? Kas tad īsti ir Infinii? Ja? Un kas zem šī vārda slēpjās? Šī kompānija, šī platforma mums piedāvā pilnīgi jaunu instrumentu tirdzniecības uzlabošanai. Tas, piemēram, būs e-pielikums priekš smartfoniem, ar kura palīdzību jūs varēsiet noskenēt jebkuru preci veikalā, un tūlīt jūsu ielādētais pielikums jūsu mobilajā telefona ierīcē atradīs, kurā platformā var nopirkt vislētāk šo preci. Šo preci varēs iegādāties arī caur mūsu platformu un vēl plusā nopelnīt. To pašu varēs darīt jūsu struktūra, un arī no tā jūs nopelnīsiet savus procentus pie katra vismazākā pirkuma. Kas notiek caur šo platformu Infinii? Tās ir milzīgas iespējas, jo kompānija piedāvā milzīgu preču izvēli savā platformā par ražotāju cenām. Jūs pat paši varat netirgoties, jo ja jūs mākat izdarīt ļoti vienkāršas lietas ar datoru peli, tādu darbību kā kopēt un pastēt, tad par visu pārējo parūpējās platforma Infinii, bet jūs nopelnat savus procentus un saņemat tos uz savu tātad maksājumu sistēmu. Un jūs nopelnat patiešām iespaidīgu naudu, arī veidojot struktūru. Jā, jums tas, protams, patīk, bet neuztraucieties tiem, kuriem nepatīk runāt ar cilvēkiem, kuriem nepatīk uzaicināt cilvēkus jebkāda veida projektos. To varat nedarīt. Jūs varat izvēlēties šī projekta šo pirmo daļu tikai sev, un tātad izmantot šo instrumentu, šo platformu, tieši strādāt paši sev no
jums vēlams vietas, ja? Tas ir pilnīgi vienalga, vai tas ir dīvāns, pludmale, varbūt lidoste vai pārbrauciens autobusā no darba uz mājām. Un, protams, jums vēlamā laikā jums nebūs jāceļās katru rītu, tad, kad zvana modinātājs, jūs to varēsiet darīt tad, kad jūs jutīsieties izgulējies un ir ļoti daudz cilvēku, tā kā piemēram es, kuriem patīk strādāt vakarā, tad es to labprāt varu darīt vakarā, bet no rīta varu atļauties gulēt. Par mārketingu stāstīsim nākošajos videos, bet tiem, kuri saprot krievu vai angļu valodu, visu informāciju varat apskatīt manā YouTube kanālā vai sazināties ar mani Skype'ā, un es jums izsūtīšu konkrētus video uz jūsu e-pastu par konkrētu tēmu, kas jums interesēs. Tā kā tas viss ir pilnīgi iespējams. Tātad tagad parādīšu, kā tad darbojās ir Infinity piedāvātais pakalpojums. Kas ir šis instruments? Ja? Es domāju, ka šis instruments padarīs e-komerciju 2016. Gadā pilnīgi jaunā līmenī, jaunā statusā. Šis unikālais instruments saucās Springboard. Ja? Kas tad ir Springboard? Nu, redzu, 4 šāds cilvēciņš, un tas ir tā kā tramplīns biznesa uzsākšanai. Vietne, instruments, kurā jūs varat iemācīties, kā rezervēt preces, kā izvietot Infinity platformā uz tirgošanu, ja? Kā iemācīties pareizi to darīt un kā to darīt tā, lai jūs jau pirmajā mēnesī strādātu ar plus zīmi. Ko tad piedāvā šis Springboard? Springboard ļauj strādāt, tas ir ļoti interesanti no šī viedokļa, kad šai te sistēmai, šim instrumentam tiek pievienoti visi šie te lielie Amazon, eBay, Google, Bonsai, Shopify platformas, un viņas strādās visas vienā kopējā platformā. Un tas nozīmē, ka jums 4-5 reizes palielinās iespēja, ka jūsu izvietotā prece tiks nopirkta ātri un cenas starpība ieskaitīta jūsu back-office maksājuma sistēmā, no kurienes jūs jebkurā laikā izvadīsiet to uz sev pievienoto karti vai bankas kontu. Tas notiks apmēram 3 dienu laikā. Es uzskatu, ka mārketings šeit šī sistēmā varētu pat būt kā tāda otrā plānā, jo galvenais, ko es redzu un par ko arī stāsta paši kompānijas vadītāji, ja? Galvenais ir iemācīties pašam un iemācīt saviem cilvēkiem, kā strādā šis instruments, kā ar viņu darboties. Plusā visam šeit ir arī klāt tiešais YouTube kanāls, caur kuru katru dienu, katru momentu, kad ir kaut kādi jaunumi vai kaut kādas ziņas no kompānijas vadības, mēs varam ieiet jebkurā brīdī, kad ir tātad šī tikšanās ar kompānijas vadību un paklausīties tiešraidē, uzdot konkrētus jautājumus šiem cilvēkiem, uz kuriem viņi tieši jūsu klātbūtnē arī atbildēs, vai arī, ja jums nav laiks ieiet tieši šī laikā, jūs šo video varat noskatīties pēc tam konkrētajā kanālā, tad, kad jums tas ir izdevīgi un interesanti. Nu, pāris vārdos vēl par pašu kompāniju. Kompānijas vadītāji ir ar ļoti lielu pieredzi interneta mārketingā, un viņu devīze ir galvenais iemācīt strādāt tos, kuri saklausa jūsu piedāvājumā iespēju nopelnīt. Neliekat viņiem vilties. Es uzskatu, ka strādājot šajā projektā, tomēr ir mazliet jāpaskatās un jāizvērtē sponsors, ar kuru jūs strādāsiet, kurš jums var iedot
pēc iespējas precīzāka informācija, kurš ir ieinteresēts ar jums strādāt, jūs mācīt, ja? Izmantot šos instrumentus. Nevis tikai uzlikt jūsu Skype'ā silku uz šo kompāniju, lai jūs noreģistrēties, un tad, kad jums ir vajadzīga reāla palīdzība, šis cilvēks nav nesazvanāms, viņš jau ir nākošajā kompānijā, nākošajā biznesā, un viņam dziļi neinteresē, kas notiek ar jums. Tādēļ lūdzu nedariet paši ar saviem cilvēkiem tā un cenšaties arī sakārtot šo sistēmu tā, lai viņa strādātu pareizi. Un tad jūs noteikti nopelnīsiet daudz vairāk, kā jūs pat varat iedomāties dotajā momentā. Galvenais ir šīs zināšanas. Ko es varu ieteikt no savas puses, no manas pieredzes šajos 3 gados? Pirms izvēlaties tātad kādu konkrētu projektu, ne tikai šo Infinity, bet jebkuru citu. Vispirms sazvanieties ar konkrēto cilvēku, kurš ir iedevis jums šo informāciju Skype'ā. Un pārliecināties, vai viņam pašam vispār ir informācija un zināšanas, kā to dara, vai viņš var atvērt savu back office, savienot ekrānu un parādīt, kura poga ir jāspiež un kad jāspiež. Ja jūs pareizi veidosiet jūsu un jūsu komandas preču apjomu šo darbu, tad izveidojot 100 cilvēku struktūru, jūs noteikti varat pelnīt daudz vairāk kā cilvēks, kurš orientējoties internetā, ļoti veikli iemet šīs informācijas dažādos saitos, dažādās reklamēšanas vietās un paraksta, pieņemsim, 2000 cilvēku savā struktūrā, bet cilvēki pat nezina, kā ieiet instrumentā un rezervēt Infinity sagādātās preces un izlikt tirdzniecībai konkrētajā platformā, lai redzētu, kā katru dienu ieskaitās naudu jūsu maksājuma sistēmā. Šī projektā tas ir ļoti svarīgi. Tātad pašam iemācīties, kā strādā šis instruments, Springboard, un tad būs nākošais solis, kurā jau jūs varēsiet tirgoties pilnīgi ar citām naudām, citos līmeņos, un pelnīt daudz lielāku naudu. Bet pirmais solis tātad apgūt tieši šo te tramplīnu, kā tas ir jādara pareizi, lai jūs nopelnītu, lai jūs strādātu jau pirmajā mēnesī ar plusu. Tā, mazliet paiešu atpakaļ, ja? Ko es gribēju vēl jums pateikt. Tā, jau ir pavisam tuvu šī diena, tas ir 15. janvāris, kad kompānija Infinity atver savu darbību legāli Eiropas valstīs. Es speciāli nodomu izvēlējos šo karti. Jo šeit ļoti labi var redzēt gan mazo Latviju, gan visas pārējās Eiropas valstis un arī lielo Krieviju. Padomājiet kaut 1 minūti, cik daudz jūsu paziņas, jūsu draugi, jūsu radi vai pat jūsu ģimenes locekļi ir kādā no šīm valstīm un strādā samērā smagi par minimālo algu. Ja? Un es redzu, man tāda klusa cerība, ka šī būs šī iespēja, kas ļaus ļoti daudziem cilvēkiem atgriezties atpakaļ Latvijā un strādāt no Latvijas, no savas mājas, uzlabot savas ģimenes, savu un savu tuvinieku labklājību tādā līmenī, lai viņiem nebūtu vairāk nekad jābrauc projām no savas valstis. Ja skatāmies uz šo pusi, uz Krievijas pusi, mēs bieži dzirdam tādus skarbus vārdus, ja, saistībā ar Krieviju. Kā jūs te redzat, Rasija, ja? Daudz saka, jā, viņi te bāžās virsū ar savu valodu, ar visu savējo, bet es gan teiktu mazliet savādāk, ka mums ir tomēr paveicies, kad ir bijis šis laiks, šī pieredze, mums ir šī lielā valoda, kurā runā ļoti, ļoti, ļoti daudz cilvēku pasaulē, pa visu pasauli. Mēs varam ar viņiem brīvi kontaktēties, mēs varam viņiem dot informāciju, viņi ir ļoti aktīvi cilvēki biznesā, ja? Un mēs varam dotā momentā ļoti droši skatīties uz šo lielo valsti, kā uz jaunām biznesa iespējām, ja? Jo ļoti daudziem šīs valsts iedzīvotājiem, kuri ir Latvijā, radinieki un ģimenes locekļi ir
Krievijā, kuri varbūt ir bez darba, kuri meklē iespējas, legālas iespējas, jo ir piekusuši no šiem apmāniem, no šīm kompānijām, kas atnāk uz vienu dienu un nākošajā mēnesī pazūd, savāc naudu un vienkārši pazūd. Ja? Tā kā es šeit redzu šādas tādas ļoti pozitīvas iespējas tieši šī projektā. Nu, te daudz maz saliku kopā visu, ja, par ko es jums tikko stāstīju. Ir sācies 2016. gads, jauns gads, jauns starts, 15. janvārī uzsāk tātad darbu Infinity ar savu jauno instrumentu Springboard visā šinīs te lielajās platformās, kas tātad produkciju tirgo caur internetu. Un mēs varam tiešām, teikšu tā, nokosties no šī pīrāga un pavisam nemazu kumosu. Ja? Dažos vārdos gribu pieskārties biznesa sistēmai ProRiv. Kas tas tāds ir un kāpēc šī sistēma varētu noderēt jebkuram cilvēkam, ne tikai tam, kurš izvēlēsies strādāt kopā ar Infinity, bet arī jebkurā citā biznesā. Šī sistēma tātad, galvenokārt dod konkrētu informāciju tiem, kas varbūt ir sākuma stadijā, ja, kuriem ir jāiemācās, kā tirgot, kā strādāt internetā, kā to visu salikt kopā, kā izveidot savu kanālu, kā vispār atrast cilvēkus internetā. Ja. Šī momentā es arī saskatu ļoti pozitīvu šo te rādītāju šī te jomā, jo šī sistēma ir tieši saistīta ar Infinity. Un šeit mēs pilnīgi droši varam iemācīties, kā pareizi pārdot, kā sākt pelnīt, sākot no $20 līdz $500 dienā, ieguldot ļoti mazu naudas summu, kā tad pareizi strādāt šajos te lielajos platformās, ja, un kā to visu salikt kopā, lai tas viss mums tātad būtu patīkami, būtu ar plusu zīmi, un lai tas mums neradītu pilnīgi nekādu stresu. Nu, tā es redzu šo te biznesa sistēmu. Nu, pašās beigās, ko es jums gribu parādīt, pateikt dažos vārdos, novēlu visiem no sirds, lai 2006. gadā izdodās sasniegt savu mērķi. Ir tāds patiesi sakāmvārds, nekas neizdodas tikmēr, kamēr mēs neko nedaram. Tiklīdz daram, viss izdodās. Šī ir mana pirmā prezentācija internetā. Es gāju uz to 2 gadus, un tas bija tāds mans mērķis, viens no maniem mazajiem mērķiem, izveidot pašai savu prezentāciju un ierakstīt savu pirmo video savam YouTube kanālam. Šodien es šo mērķi sasniegusi, un man tiešām ir patiesas prieks, un galvenokārt man ir milzīgs paldies jāpasaka manam sponsoram Dainai Baikovai. Tieši viņa man piezvanīja uz Skype un pajautāja, vai es ko zinu par tādu kompāniju. Kad noklausījos viņu, sapratu, ka ir pienācis ilgi gaidītais brīdis. Atverās Eiropa un Krievija. Visa informācija par šo kompāniju, par šo sistēmu ir pieejama man saprotamā valodā. Un man par lielu pārsteigumu, klausoties kompānijas līderos tagad, pēc 2 gadiem, es pilnīgi visu sapratu arī angļu valodā. Tā kā, es uzskatu, šis ir tieši gads labam sākumam, lai veicās visiem, kas izvēlās šo iespēju, visiem, kas varbūt neizvēlās šo iespēju, kuri jau strādā internetā, kuri varbūt dotā momentā neredz šeit nekādas izaugsmas iespējas, bet varbūt to saskatīs pēc kāda laika. Tā kā, lai visiem tiešām no sirds veicās. Tiekamies nākošajos video. Ja informācija, ko šodien dzirdējāt, bija noderīga, parakstieties uz manu kanālu un iegūstat visus jaunumus tieši no šejienes. Ir arī tāda lieta, ka tiem, kas strādās ar mani vienā komandā, ir pilnīgi iespējams sarunāties tieši
tiešraidē Skype'ā ar cilvēkiem no Amerikas, jo 4. cilvēks manā aplainā ir Amerikā, kurš runā gan krieviski, gan angliski, un viņa sponsori, protams, ir no Amerikas, kuri var atbildēt uz jebkuru jūsu jautājumu, ja tiešām tos jautājumus nevācēšu atbildēt un konkrēti atbildēt par visu jums es pati, tad mēs varam sazināties Skype'ā ar šiem cilvēkiem Amerikā. Visu labu un atā, lai veicās!